tā pavarās skats. Wow! Super! Nu tā kā kūla degt. Be careful there, not very close. Wow, tas bija mums pa godu. Viss zemi nodarbēja. Guarda! Questo qua, non lo vede nessuno nella vita, guarda qua! Iedomājies, kāds bija stopers, ka šitā bēdra izveidojās. Par to daudzus gadus cilvēki runāja. Te kaut kas aktivizējās tūmā. To nevar izstāstīt, to sajūtu. Viss zem nodara no katras sprādziena. Patīk? Kāda pirmie iespējas? Es gribēju redzēt tās sarkanās strīpes. Tās pa nakti tu gribēji redzēt, jā? Jā. Mums jābrauc vēlreiz. Jā. Naktīgi iespējīgi. Tā ir uguņošana nepārtraukta. Tas bija grieziens. Dažiem cilvēkiem palika bailes, tie aizgāja apakaļ. Mēs turpināsim ceļu tomēr pa laimi. Tev bija šaubas? Nu, es jau domāju, ka par vienu brīdi, ka mēs iesim visi atpakaļ, jo mēs esam komanda. Paliek dūmakaināks, redzi? Veidojās dūmu no kaut kurienes baigi daudz. It kā vējš ir spēcīgs, bet dūma arī. Var dzirdēt, kā lava vārās kaut kur, tā kā zaptka vāra. Sas kā ātri iet nav labi. Baigi aizelsojās ātri. Nu jau tev dibens arī nosmērēts un skaisti. Zeltenās biksēs viņa brauc pa vulkānu staigāt. Gribējām iet tuvāk, bet Gids teica, ka labāk nevajag, jo tās gāzes ir ļoti indīgas. Viņas tuvojās arī blakus grupai ekstrēmē, kas aizgāja pa daudz tālu.
tāpēc arī vēja virziens var mainīties, tāpēc jāatkāpjās drusku. I think it's good. We have a video, you have a photo. I think it's good. During the night it's totally different, I'm sorry. But this night, no, because look, bad weather coming. Maybe tomorrow night we have another one. Zeltainām ķiverītēm var pazīt mūsu grupu. Nav gaisa. Tagad ir skaidrs, no kurienes rodās keramzīts. Te viņš ir pilns. O. Lūk, izmērcēja apiļā mālos un keramzīts gatavs. Te viņi ir daudz. Mums tāda struntīga kompānija trāpījusies. Ik pa laikam kāds atpaliek, visu laiku jāgaida kāds. Bet tā jau vienmēr, man liekas. Tā būs vienmēr, jā. Bet ik pa laikam uznāk baigās vēja brāzmas, kā jau kalnos ar augstu vēju stindzinoši. Liekas, zem 10 grādiem točni. Bet tā mums ceļš ved tagad lejā. Vulkāns ir jau nomierinājies, izrāde beigusies. Tālāk mūsu pašu uznāciens jāiet lejā. Uz mākoņos, man liekas, mums jāiet. Un man tāda aizdoma, ka mēs iesim pa mākoņiem lejā. Staigāsim pa mākoņiem. Jo redz, virs mums jau ir mākoņi. Jā. Zem mums arī ir tāda. Tā mūsu ceļš ved lejā. Dodamies lejā. Putekļi iet pa gaisu. Viss kājas noputējuši. Gits teica, ka mums ļoti paveicās šodien, jo tik labi izvirdumi. Sen neesot bijuši kādu nedēļu apkārt sākušies, ja? Viņš šeit 2 nedēļas atpakaļ viss tas bijis diezgan mierīgi un klusts, ka tagad mums ir paveicies, ka viss notiek. Jā. Mūsu gidiņš aizskrēja pa priekšu, vairs pēkšņi nav nekāds slovlī, nav nekāds piano. Jo mūsu grupas pēdējie dalībnieki ir vispār galīgi kalnu galotnē vēl. Un tā viņš jau pateica, mums jau vispār vajadzēja iet tam kalnam vēl pa otru pusi, bet pat cik nevar paiet, tad mēs negājām pa otru pusi, apmēram tā varēja saprast. Man liekas, ka tas čals no Turcijas ir. Yeah, please. Braucam mājās. Uz otrā pupiņa, ko mēs atbraucām, tie laimīgie vēl staigā. Jā. Kā mēs ģērbjās nost. Mūsu noputējušie zābaki. Man biksiņas skaistās. Biksiņas jau tev ir superīgas. Ja jūs te braucat, tad noteikti paņemat līdz kāds. Ar zeltainām biksēm nebraucam. Bet neviens man nebrīdināja, ka mēs kāpsim vulkānā. Jābūt uz visi gatavam. Labi, vēl pāris video un laižam. Baisīgs skats nāk virsū baisulis. Wow, nāk. Lietus lava nāk virsū mums no kalniem. Mums ļoti paveicās ar laiku, kā mēs nobraucām lejā, tā viss beidzās. Šeit kādreiz bija slēpošanas trase, vēl pēdējos mirkļus varam noķert, un tad te atnāca ciemos magma, uztaisīja savas korekcijas, knapi šitās mājiņas palika dzīves. Un šitas viss notika 2023. gadā, cik es saprotu. Labi, mēs noprecizēsim. Šitas traktoriņš ar te vairs nav nepieciešams, jo kādreiz te bija slēpošanas trase, kur lāvu nones, un te palika šitāds eksponāts. Var atnākt apsīties kāds, viņš izskatās laikam baigs atšakarēts. Jā, ķēdzi nost. Tagad saprotu, te var uzkāpt, apstīties, kā iekšā izskatījās. Nekā, jā, slēpotājs te ved augšā vai ko, es te nezinu. Bet vairs tas traktors te nebrauc.
Mums jau Latvijā būtu sen izdomolēts rezerves daļām. Tagad viņš stum čiekurs. Jā, tagad aina pilnīgi sazīmējās. Te ir labi ceļi, stāvlaukumi, plati krustojumi, jo te bija ļoti, nu ne ļoti, bet te bija attīstīts slēpošanas kūrorts, kuru lava vai magma iztaisīja savas korekcijas. Tagad šeit izskatās šādi. Nonests viss slēpošanas trases, viesnīcas noslaucīts, palikuši tikai kaut kāds dažs būdiņas un stāvlaukumi, ko mēs pirmīt redzējām. Tā kā, nu, iespaidīgi. Kā var daba visu izmainīt. Un tagad te stāvēs šitādas katakombas kāds 50 gadus, kamēr apaugs ar kaut kādu sūniņu. Pēc tam varbūt kāds kociņš izaugs. 2002. gadā šitas ir noticis. Tas jau ir 22 gadu apakaļ un baigi, tā nekas nav mainījies. Nu, vienīgi tas, ka tagad viss brauc skatīties šito magmu. Man ne? Jā. Nu, laiks ir izvākties mums no viesnīciņas skaistās. Tagad mūsu ceļš vedīs uz Palermo. Kas no kuram rokās? Juriņ, ūdens pildās, man tukšs glāzīts. Mēs ir savākušies visāds mantas no viesnīcām. Ja ne glāzīt, mēs nopirkām veikalā, tāpēc, ka parasti viesnīcās viņiem nav glāzīts. Nezinu, kāpēc. Kur tad mēs to vīnu liesim? Tas ir kaut kāds ārprāts. Tā kā tālāk. Ir Jāiet atvadīties no mūsu brīnišķīgā saimnieka. Jā, saimnieks ir ļoti runīgs un forši tiešām. Nu, tiešām savā vietā strādā. 10 gadus jau viņiem šeit liela viesmāja te ir. Nu, tā mēs izdomājam nogriezties nedaudz no ceļa, iebraukt vienā apskats vietā Enna. Redzam pa gabalu jau kalns, kalna galā pils, drupas. Kaut kāda ļoti vēsturiska vieta. Piebrauksim tuvāk, noskaidrosim. Enna 7 kilometri. Tā, Enna. Mēs esam klāt pie tevis. Paskatāmies, plašumi. Jā. Kādi plašumi, lauki un var redzēt kilometriem tālu. Ir paveicies ar laikapstākļiem. Rekulējā benzīna tanks. Foršs laiciņš. Nav pa karstu, bet ir silti. Jā, ik pa laikam zīmes ir, kad ziemā ir sniegs šeit un ķēdes jāliek virsū. Man kaut kā neticās. Bet nu, mēs esam diezgan augsti. Varbūt tas arī viss iespaido. Iepriekšējās mājas saimnieks mums stāstīja, ka viņiem ziemas ir ļoti siltas. Šī ziema esot bijusi īpaši silta, jo vakardien esot bijis laiks, tā kā bija ziemā. Tas bija 20 grādi, 18. Nē, nu, principā viņš saka, nu, pa ziemi 15, 17. Tāds lietains šādi, vakar bija tāds lietains pēcpusdiena. Tā, 3 stūrmājas. Stūrmāja šitā vietējā.
dell'Eucaristia, segno di comunione, di riconciliazione fraterna, preghiamo come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti. Jā, nu fifīgā Itālija. Te var apbrīnot. La villa no, di palazzo. La torre di Federico. La torre. Jā, jā. No, villa. Ah, thank you. Okay. Thank you. Nu, redz, cik forši mums izstāstīja, kur jāiet. Torre di Federico. Aizejam. Paskatīties. Cilvēki sēž parciņos, nekur neviens nesteidzās. Nu, droši vien pensionāri. Patīkam. Smaržo pēc kapiem. Nu, mirtis te aug, tāpēc. Tā mēs kāpjam tornītī, kurš ir uzcelts 1296. gadā. Dažādas hipotēzes, kas viņi ir uzcēlis. Nu, labi, tās mēs tur nestāstīsim, bet, nu, daži akmeņi te tiešām ir autentiski. Kaut kas pielabots. Cik grūti iet. Pirmā telpa. Tad ir labi. Es jau domāju, ka te būs tunelī jāpaliek. Nu, ja pirmīt mums visu pasauli bija zem kājām, nu tad tagad točni ir. Pat mēs nesaprotam, kas tie ir, kapi laikam. Kāds mazs būdiņas tālumā. Bau vienkārši. Te jāsaka vau, ņau vienlaicīgi. Kaut kāds akšanas nebūtu. Kāds varētu paklupt no ripot lejā, būtu uz ko skatīties skatītājiem. Varētu kāds laika ielikt vismaz par to. Jā, Federiks kaut kāds šito ir uzbūvējis nezināmiem mērķiem. Un mēs arī nezinām mērķi dēļ apmeklējam. Paldies! Tā mēs te esam iekūlušies kaut kur. Mēģinam tikt ārā. Tā tagad? Vēl uz priekšu. Un tur būs pa labi. Ielīdz ir ļoti šaurs. Gājēji. Te pa labi. Jā. Nu labi, ka mēs neatbraucām ar lielāku džipu, tad te vienkārši ir vakars. Pēc 300 metriem pagriezieties pa labi. Jā, vot ir veclaicīgās itāļu mazās pilsētiņas. Tur, man liekas, bija zīme, kad cik visi nevar braukt. Nu jā, no kā man ārā jātiek. Tev te kaut kur pa labi. Pilnīgi pa labi. Es nesaprotu, vai šitas te ceļš vai šitas ceļš. Tas, man liekas, bija zaļš. Jā, bet viņš pārēķināja arī pa šito var braukt. Te ir visādi ģimeņu kapi, famīlija tāda, famīlija šitā. Jā, dzimtas kapis. Tiešām Sicīlijas tradīcija ir laikam šāda apglabāt cilvēkus ar visām fotogrāfijām, ar visām
bildēm, aprakstiem. Mēs ejam mājām pa otru pusi un reku te ir aizbetonēts. Cik es saprotu, zārks ir iekšā tajā būdiņā. Jā, nu tiešām interesanti. Tāda savādāk kapu kultūra nekā pie mums noteikti. Veselas pīlis, pasties. Cik tāda māja neizmaksā uzbūvēt šitā. Jā, atvilknītes. Automaģistrāli. Šitā ceļš visu laiku iet cauri Itālijai, gan arī Sicīlijā. Pārsvarā visi ceļi pacelti no zemes. Brauc pa estekādi. Automaģistrāli, lūdzu. Labu gabalu braucām, ieraudzījām pa gabalu ezeru. Zilu ūdeni. Ilgi mocījāmies, kamēr pie viņa piekļuvām ar visādām kartēm. Un tagad esam piebraukuši. Tas ir kaut kāds ūdens rezervārs, beigās ir elektrības ražošanas slūžas. Un šitāds ir ezers. Nu ko? Sieviņi, iesim peldēties. Tu man solījies, es tev aiztīšu uz ezeru. Mēģināsim kaut kur tik klāt. Jā. Braucam te uz pakaļas lejā. Nu, miskas te ir briesmīgi. Te tiešām ir cilvēki atpūtušies, un te viņiem ir apnicis te vākt, un te viss te tā arī palicis ir. Nē, man liekas, ka te bija smuka vietiņa. Te taču ir govu dzirdīšanas vieta. Ekvi pludmalīte, super, mēs esam klāti. Dubls 2. Šitai pludmalītei iestrigi līdz ceļiem un netika uz priekšu. Jāpaiet, jāpameklē, varbūt ir kāds normāls krasts. Šitas ir briesmīgs. Un tā man zaķīts aizpeld skatīties samus. Nu, foršs ūdens ļoti silts. Nopeldējāmies tiešām patīkams ūdens. Pirmais piegājiens bija sūdīgs, tur mēs iekāp kaut kādā dūņās. Bet šitā makšķernieku vietiņa pie katras makšķernieku vietiņas ir paletīte. No kuras var mierīgi sausām kājām makšķerēt. Nu, liekas, ka te zivīm arī vajadzētu būt, jo ūdens tiešām ir silts un ļoti dziļš. Te viņi kurina ugunskurs. Nu, mēs vismaz varam teikt, ka esam Sicīlijā atraduši ezeru un nopeldējušies. Laižam tālāk. Un šeit ir bijusi kādreiz kaut kāda atpūtas vieta. Reku, te ir pat apakšā betonēts celiņš. Jā, tiešām dīvaini, ka šitāda skaista vieta nevienam neinteresē, arī Itālijā. Te taču varētu viesmāja būt, iedomājies, kas te būtu turisti. Bet, diemžēl, nekā. Cikādi tikai čivini. Šajā valstī noteikumi nav rakstīti, tas ir točni. Mēs jau tā braucam pārsniedzot maksimālo. Un mūsu apdzen zirgus. Zirgu mašīna. Diezgan nopietnā ātrumā. Jā, nu vai nav skaisti Itālija. Tepatās ir ēstuvītes, vakara dzīve, blakus osta. Ar nodegušiem kuģiem noslīkušiem. Un tāds ērums te stāv, tā kā miskasti. Jā, nu braukt šajā Sicīlijā ļoti grūti. Tiešām ir satiksme. Un motociklisti pa abām pusēm un mašīnas brauc neievēro noteikums un viss stumjās virsū, kaut kur grūstās, kaut kur psiho pīpina, nepārtraukt pie stopzīmēm apstāties nedrīkst, tad tev pīpina aizmugurē. Sakot, ir grūti. Braukšana ir diezgan apgrūtināta.
Liekas, ka Āzijas valstīs arī līdzīgi, bet nu, te arī grūti ir. Nu, mums te iet jautri. Te ir Juceklis, te ir Indija. Braukšana tiešām tā kā Indijā. Nu, kāds saprot, uz kurien kam ir priekšo, kur tas smagais brauks? Viņš tik stūrē ārā. Tas tik stumjās laukā un viss pārējais sasprūduši. Jā, bet viņš taisni pa labi, es nesaprotu, kur viņš brauc. Labi, es ir laiži, bet nu ne jau tik daudz. Jā, bet trakākais ir tas, ka tur jau vesela rinda tām fūrēm. Tur kaut kāds kuģis nav pienācis. Ej, tu nost, kā viņš tagad ir. Sveiciens latvišu fūristiem, kur te iekuļās. Jā, šitas bija, bet mums jau kaut kā pa labi pēc 600 metriem. Tas nebūs tik drīz, tic man. Tas jau pusstundiņu paies vēl. Tā daudzām mašīnītēm mēs redzam, ka stūrs ir sabloķēts. Vai cik tas nebūtu jocīgi. Šitādu mašīnēs kāds gribētu zakt. Acīm redzot, šeit zog mašīnas. Paliek tā bišķiņ, jāņem kaut kādu klemmi nost, man tā liekas uz nakti. Reku mūsu mašīnīgi novietot. Jā. Nu, cerams, ka būs labi viss. Un mūsu iela. Tā, mēs ienākam savā numuriņā. Mums ir televizors, pretī sēž viens kungs. Viņš saka, viņš arī ir viesis. Un tā mēs tagad nesaprotam.